Rīgas office, Valmieras filiāli, Rēzeknes, Saldus. Filiāls, fizisks, liela ēka, es esmu redzējis. Brauc garām Saldu, no Brocēniem uz Saldu visu laiku redzu. Cik tādu A izmaksā uzbūvēt, un B, cik tādu izmaksā uzturēt mēnesī bez darbinieka algām, vienkārši to ēku? Ok. Principā, cik maksā uzbūvēt, tas ir atkarīgs, kad tu būvē. Tur ir tīrās tirgus izmaksas, jo nekāda brīnuma jau tur nenotiek. Ja? Bet, ko es varu nokomentēt? Tu, ko tu redzēji Saldo, Saldo ir tāds tiešām izdevies projekts. Tur mēs paši būvējām, paši pirkām zemi. Tajā laikā, es domāju, diezgan labi un izdevīgi nopirkām zemi ar perspektīvu. Tur mums kaut kur 2,3 hektāri, no kuriem vienu mēs izmantojam, bet perspektīvā ir vēl, un tad tā zeme bija salīdzinoši pret šodienas lēta. Es neatceros tur tos ciparus precīzi, bet tur bija, es nezinu, kaut kas tur 1-2 eiro kvadrātmetrā, nekas tur daudz nebija. Un tad arī tā būvniecība toreiz bija ļoti salīdzinoši cits cenas nekā šodien, jo apmēram tā, ka 2003. Gada beigās mēs uzbūvējām Rīgas ēku, kurai rupi ir 3000 kvadrāti. Ja? Un tad 2000 kaut kāds 3-4 gadus vēlāk tikai, 4 gadus vēlāk mēs uzbūvējām Saldu. Un tas sanāca tikpat dārgi, bet ēka bija 3 reizes mazāk. Ja? Tad tu redzi, tas ir atkarīgs no kā tev paveicās. Ja? Kad tu pieņem pareizo lēmumu saistībā ar tām izmaksām, kas strauji gāja uz augšu. Ja?